cienījamie priesteri, dārgie kolēģi, studenti un visi klātesošie. Priesteris Andris jau savā skaistajā sprediķī iesāka mūs iepazīstināt ar Svētās Terēzes no Bērna Jēzus mācību un parādīja, kā aiz viņas vienkāršajiem vārdiem slēpjas lieli dziļumi. Un mēs ar jums turpināsim iedziļināties viņas mācībā tagad, ieklausoties tajā, ko viņa mums māca, kā mums panest mūsu dzīves grūtos brīžus. Un tātad mēs pārdomāsim šos viņas vārdus, kurus viņa ir izteikusi vienā no savām vēstulēm. Mums ir kārdinājums visu pamest. Varbūt mazliet neparasti dzirdēt šādus vārdus no Svētās Terēzes mutes. Varbūt mēs esam pieraduši viņu jau a priori iztēloties kā gatavu svēto, bez iekšējām cīņām, bez vājībām, bez jebkādām nepilnībām. Bet nē, Terēze tieši ar savu reālo skatienu uz dzīvi var mums šodien palīdzēt mūsu kārdinājumos un pārbaudījumos, jo tie taču pieder pie parastā ceļa uz briedumu. Tikai vispirms ir svarīgi apzināties, uz kurieni ved šis briedums, un Terēzei tas ved uz tīru mīlestību. Ko Terēze ar to domā? No kā jābūt tīrai mūsu mīlestībai? Šai ziņā Terēze ir ļoti daudz mācījusies no Svētā Jāņa no Krusta. Vienā teikumā varētu teikt, ka tīra mīlestība ir tāda, kas ir attīrīta no visa, kas mūsos nav saskaņā ar Dievu. Attīrīta no iekšējās nekārtības mūsos, no nesakārtotības mūsu spējās, domās, vēlmēs un tieksmēs. Jo tas viss traucē mīlestībai plūst un to ierobežo. Taču nedomāsim, ka tīrā mīlestība skar tikai mūsu attiecības ar Dievu. Nē, tā skar visu baznīcu. Un manuskriptā B, domājot par savu dziļāko aicinājumu baznīcā, Terēze raksta: Es atceros, ka vismazākā tīras mīlestības izpausme baznīcai ir noderīgāka par visiem darbiem kopā ņemtiem. Bet vai tīra mīlestība ir manā sirdī? Šī tīrā mīlestība Terēzei pat nenozīmē vienkārši daudz mīlēt, kas jau būtu liels sasniegums, bet gan mīlēt tik, cik Jēzus vēlas. Turklāt runa noteikti nav par kaut ko nesasniedzamu, jo Terēze apzinās savu trauslumu, savu vājumu. Viņa ir teikusi, dzīve bieži ir grūta, dzīve ir upura pilna. Un atceramies, kā viņa sevi salīdzināja ar mazu vāju putnēnu. Viņa teica, nē, es neesmu ērglis. Ērgļi tie ir lielie svētie. Es neesmu ērglis. Man ir tikai ērgļa acis un sirds. Bet atgriezīsimies pie vēstules, kurā viņa pieminēja šo kārdinājumu visu pamest. Tomēr pēc tam sekoja viens vārds, kas izmainīja visu un ievirzīja to citā gultnē. Mazais vārdiņš bet. Lai saprastu kontekstu, jāzina, ka Terēze tobrīd 1888. gada rudenī piedzīvo vienu no lielākajiem pārbaudījumiem savā dzīvē. Un tādu viņai nav trūcis, varētu pat sastādīt veselu viņas pārbaudījumu katalogu. Taču Dievs viņai bija devis stipru gribu un ticību Dieva klātbūtnei pārbaudījumos. Tāpēc viņa jau ļoti agri teica, es domāju, ka pārbaudījumi ļoti palīdz atraisīties no zemes,
Tie liek raudzīties augstāku par šo pasauli. Par kādu pārbaudījumu ir runa šoreiz? Viņas tēvs ir smagi slims. Viņš piedzīvo psihiskas dabas traucējumus ar halucinācijām un drīz viņu ievietos psihiatriskajā dziednīcā. Zinot Terēzes lielo mīlestību pret tēvu, tas, protams, viņu ļoti ietekmēja. Un tad vēl ļaužu runas. Cilvēki runāja, ka tēvs zaudējis prātu jaunākās meitas, tas ir Terēzes dēļ, jo viņa 15 gadu vecumā iestājusies klosterī. Varam iedomāties Terēzes pārdzīvojumu, dzirdot to. Taču šis lielais pārbaudījums Terēzei kļūs par īstu tramplīnu viņas garīgajā izaugsmē un ļaus nobriest ļoti īsā laikā. Viņa, kas ir jaunākā no māsām, kļūs par visu savu vecāko māsu atbalstu un mierinātāju. Kādēļ? Jo viņa būs visatvērtākā no visām māsām uz Jēzus žēlstības prasībām, visatvērtākā mācīties tīras mīlestības skolā. Un lūk, vēstulē Selīnai, viņas nešķiramajai māsai, viņas dvēseles māsai, kas tolaik paliek kopā ar tēvu un paliks kopā ar viņu līdz galam, viņa saka, mums ir kārdinājums visu pamest, bet ar vienu mīlestības aktu pat neizjustu. Viss tiek izlabots un pat vēl vairāk. Jēzus smaida. Viņš mums palīdz, pat ja tā neizskatās. Un asaras, ko viņam liek liet ļaunie, ir noslaucītas, pateicoties mūsu nabadzīgajai un vājajai mīlestībai. Mīlestība var visu, un visneiespējamākās lietas tai nešķiet grūtas. Jēzus neraugās tik daudz uz rīcības lielumu un pat ne uz tās grūtības pakāpi, kā uz mīlestību, kas ir šīs rīcības pamatā. Pāanalizēsim mazliet to, ko Terēze šeit saka. Tikai 3 akcenti. Tātad Terēze šeit runā par mīlestību, kuru varam arī nejust, par Jēzus palīdzību mums, pat ja tā mums neizskatās, un par mūsu nabadzīgo un vājo mīlestību, kurai tomēr ir reāls spēks. Tātad, rezumējot šo situāciju, mēs atklājam, mīlestību tu nejūti, Jēzus palīdzību neredzi, toties redzi, ka tava mīlestība ir vāja un nabadzīga. Un kas tajā visā ir svarīgs Jēzum? Pirmais akcents. Mīlestību, kuru varam pat nejust. Pirms runāt par kārdinājumu visu pamest, Terēze piemin Selīnas, Raizes apbēdinājumus un grūtības. Atceramies par šo tēva slimību un varam iedomāties visu 5 māsu un visas ģimenes locekļu lūgšanas par viņu izveseļošanos. Cerību, ka Jēzus mīlestība izpaudīsies tieši tajā. Iespējams arī cerība, ka Jēzus atklās savu mīlestību kādā mierinājumā, katrā ziņā sajūtamā veidā. Bet kas notiek? Ir daudz ciešanu, dažādu, un šķiet, ka Jēzus pilnīgi klusē. Nav nekā sajūtama. Un tas cilvēciski raugoties ilgtermiņā, protams, atņem drosmi. Tāpēc nepieciešams pārdabisks skatiens uz situāciju. Un tieši šo pārdabisko skatienu mums rāda un māca Terēze. Bet pirmkārt viņa to rāda Selīnai. Selīnai, kurai ir vārda diena, kad Terēze raksta šo vēstuli.
Vispirms viņa saka, kā dāvanu vārda dienā varētu dot Selīnai to, ka Terēze lūgtu Jēzumu, lai viņš visas Selīnas raizes un grūtības sūtītu viņai. Bet Terēze to nevar darīt, jo viņa ir sapratusi Jēzus mīlestības loģiku, kas nesakrīt ar mūsu loģiku. Viņa šajā brīdī ir sapratusi, ka līdzība ar Jēzu ir vislielākā dāvana, kādu viņš var dot saviem draugiem. Un ka šī līdzība ar Jēzus piedzīvoto nav atdalāma arī no pacietības ciešanās. Ciešanas nes augļus, kurus mēs varam neredzēt. Mēs varam tos nesaprast. Un Terēze, runājot par to, lietos vairākus salīdzinājumus. Vispirms salīdzinājumu dimanti, attiecinot to uz pacietību ciešanās, kas mūsos veido šo līdzību ar Jēzu. Tātad šo pārdabisko attieksmi. Un tad vēl salīdzinājumu spīgulīši, kas var apzīmēt mūsu pašu dabiskās attieksmes un mūsu centienus attiecībās ar Jēzu. Paklausīsimies, ko viņa raksta. Tātad šis pārbaudījums no Jēzus puses ir mīlestības pierādījums. Iedomājies tikai, ka labais Dievs mums dotu visu visumu ar visiem tā dārgumiem, bet tas nebūtu salīdzinājums ar visvieglāko ciešanu dāvanu. Kāda žēlastība, ka no rīta mēs nejūtam ne mazāko drosmi, ne mazāko spēku, lai praktizētu tikumus. Tā vietā, lai zaudētu savu laiku, vācot dažus spīgulīšus, mēs saņemam dimantus. Un kāds ieguvums dienas beigās? Taisnība, ka reizēm mēs dažus mirkļus nonicinām mūsu dārgumus. Un tieši tad ir grūtais brīdis. Mums ir kārdinājums visu pamest. Un tālāk mēs jau dzirdējām. Tātad Terēze mums māca neuzskatīt drosmes trūkumu ciešanās un mūsu vājumu izpausmes par kādu kritēriju mūsu mīlestībai vai nemīlestībai. Bet viņa mudina mūs iet uz priekšu situācijā, kas ir mūsējā. Kā teica Avilas Terēze, no kuras viņa bija tik daudz mācījusies, iet tikai uz priekšu, līdz mērķis būs sasniegts. Otrs akcents. Jēzus mums palīdz, pat ja mums ar mūsu skatienu tā neizskatās. Kāpēc mums tā var izskatīties? Tāpēc, ka esam pieķērušies cilvēciskām mērauklām. Un atkal mums nepieciešams pārdabisks skatiens, lai augtu. Ar cilvēcisku skatienu vien nav iespējams tvert to, ko Dieva žēlastība paveic mūsos. Jāmācās skatīties tā, kā Jēzus skatās. Un jo vairāk pieaug mūsu līdzība viņam, jo esam spējīgāki redzēt tā, kā viņš redz. Kā to panākt? Bieži esam dzirdējuši šos vārdus, ka tas panākams caur vienotību ar viņu. Taču tas ir pārāk vispārīgi. Vienotība jau izpaužas konkrēti. Pildot Dieva gribu, kas atklājas šodien mūsu ikdienas dzīvē. Būt tur, kur Jēzus mūs nolicis. Ieklausīties viņa prasībās. Novērtēt dimantus, ko viņš mums dod šodien. Nebēgt. Vienkārši būt klāt savā ikdienā un darīt lietas, ko prasa mūsu pienākumi. Un tas reizēm ir ļoti grūti. Tas nozīmē arī dažreiz nespēt atbilst dimantu žēlastībai, kā teica Terēze. Kāds reālisms no viņas puses. Mūsu uzticība žēlastībām, žēlastības ritmam nav taisna līnija. Mums ir savi kāpumi un kritumi,
bet Dievs par to nebrīnās. Viņš priecājas par to, ka mēs ejam uz priekšu. Tā, kā mēs spējam tajā brīdī. Trešais akcents. Mūsu nabadzīgajai un vājai mīlestībai ir reāls spēks. No pārdabiskā viedokļa te var palīdzēt apustuļa Pāvila vārdi. Manā nespēkā atklājas Dieva spēks. Mūsu mīlestības spēks nav tajā, ko mēs jūtam vai nejūtam, ko mēs par to domājam. Terēze, kā zinām, necer palielināt savus mīlestības spēku pati. Viņa cer to saņemt. Saņemt no Jēzus un no svēto sadraudzības. Pazīstams ir arī šis paradoks, ka tieši viņas vājība dod viņai paļāvību uz Dieva žēlsirdību. Taču šajā vēstulē, ieliekot domu atpakaļ kontekstā, Terēze neprasa no Selīnas neko citu, kā vēlēšanos dot savu mīlestību tādu, kāda tā ir. Arī grūtībās, arī vāju un nabadzīgu. Mums ir kārdinājums visu pamest, bet ar vienu mīlestības aktu pat neizjust. Viss tiek izlabots. Un pat vēl vairāk. Jēzus smaida. Tātad Terēze vēlas, lai mēs vingrināmies tīrajā mīlestībā attiecībās gan ar mūsu mīļajiem cilvēkiem, gan vēl jo vairāk attiecībās ar tiem, kas dara pāri. Šai sakarā viņa izmanto vēl vienu salīdzinājumu. Viņa runā par kniepadotu dūrieniem. Par šiem dūrieniem, kas jāiztur. Un tas prasa dāsnumu un lielu pacietību. Tādu pacietību, ko mēs nespējam īstenot bez Dieva žēlstības. Un šajā līdzībā viņa sevi pašu salīdzina ar bumbiņu, kas saņem šos dūrienus. Lūk, viņas vārdi. Lūdziet Jēzum, lai es tiešām būtu dāsna ar viņu. Mani apber ar kniepadētu dūrieniem, un nabaga mazā bumbiņa vairs nespēja izturēt. No visām pusēm tā ir vienos caurumiņos, kas tai liek ciest vairāk nekā, ja tas būtu viens pats liels. Nekas nav sajūtams blakus Jēzum. Sausums, miegs. Ar miegu viņi domā to, ka Jēzus guļ. Bet vismaz ir klusums. Klusums dara labu dvēselē. Bet cilvēki, ak, šie cilvēki, mazā bumbiņa trīc. Kad tas ir pats maigais draugs, kas dursta savu bumbiņu, tad sāpes ir viens saldums. Bet cilvēki. Tomēr es esmu laimīga ciest to, ko Jēzus vēlas, lai paciešu. Jo viņš pats nedurst savu bumbiņu tiešā veidā, tad tas tomēr ir viņš, kurš vada roku, kas to dur. Ja Jēzus grib gulēt, kādēļ, lai es viņam traucētu? Esmu laimīga, ka viņš ar mani neauklējas. Tādā veidā viņš man parāda, ka es viņam neesmu nekāda svešiniece. Jā, Dievs darbojas caur cilvēkiem, un tas mums paliek noslēpums, un bieži mēs nesaprotam, kā Dievs darbojas, ko viņš pieļauj un kādā nolūkā, lielajā pestīšanas plānā. Bet mums jāsaprot, ka Dieva doma mūs pārsniedz. Mēs taču neredzam visu pestīšanas noslēpumu kopainu. Šo kopainu, kurā viņš vēlas, lai palīdzam glābt dvēseles. Un te vēl pēdējais citāts no Terēzes vēstules, kas parāda, ka Terēze nelidinās pa mākoņiem. Arī viņai bija grūti. Arī viņa saucās Jēzu, bet gāja uz priekšu. Dzīve bieži vien ir grūta,
Ak, ja vēl varētu sajust Jēzu, viņa dēļ tiktu darīts viss, bet nē, viņš šķiet esam 1000 jūdžu attālumā, un mēs esam vienas ar sevi. Ai, cik garlaicīga sabiedrība, kad Jēzus nav klāt. Bet ko gan dara mūsu maigais draugs? Vai tad viņš neredz mūsu izbailes, smagumu, kas mūs nospiež? Kur viņš ir? Kādēļ viņš nenāk mūs mierināt? Ak, vai viņš nav tālu? Viņš ir tepat blakus, un viņš raugās uz mums. Viņš mums ubago šīs skumjas, šo agoniju. Viņam to vajag, lai glābtu dvēseles. Viņš grib mums dot tik skaistu atlīdzību. Viņa plāni attiecībā uz mums ir tik lieli. Lūk, Jēzus plāni attiecībā uz mums ir tik lieli, un Jēzus ļoti augstu vērtē mūsu mācīšanos mīlēt. Kā teica Terēze, Jēzus neraugās tik daudz uz rīcības lielumu un pat ne uz tās grūtības pakāpi, kā uz mīlestību, kas ir šīs rīcības pamatā. Tātad galvenais ir nodoms un vēlēšanās tiekties mīlēt līdzīgi Jēzum, arī tad, kad nejūtam viņa klātbūtni. Tad, lai mums vienmēr ir šī griba iet uz priekšu, neskatoties uz grūtībām. Paldies!